Sveiki, uzņēmēji! Ir liels prieks jūs redzēt šodien tik kuplā skaitā mūsu webinārā. Šīs dienas tēma būs, ko tad īsti uzņēmumam ir jādara, lai mākslīgais intelekts viņu neignorē internetā. Šodien iziesim cauri šādām tēmām, vai vispār uzņēmumam ir vērts būt AI rīkos, ko tad īsti uzņēmumam ir jādara, lai mākslīgais intelekts viņu pamana, un arī aplūkosim īstus piemērus ar uzņēmumiem, kurus jau mākslīgais intelekts ir pamanījis. Šo visu jums šodien izstāstīs mans kolēģis Ričards. Bet pirms tā, kā es došu vārdu Ričardam, vēlos atgādināt, ja jums webināra laikā radīsies kādi jautājumi, jūs to droši varat uzdot komentāru sadaļā, un mūsu speciālisti ar lielāko prieku jums atbildēs. Tā kā ķeramies klāt, dodu vārdu tev, Ričard. Jā, paldies, Madara. Prieks ar tevi sadarboties. Kā jau Madara teica, man sauc Ričards. Un šodien es būšu tas cilvēks, kurš vadīs šo webināru. Tūlīt metīsimies iekšā tieši šī webināra tēmās, bet no savas puses saku arī patiesi prieks, ka esat šeit. Tas nozīmē, ka jums ir interesi, tas nozīmē, ka jums ir jautājumi. Un es aicinu gan skatīties, gan dzirdēt un klausīties. Kāpēc es uzsveru klausīties? Jo tas nozīmē izprast gan rādītā, gan teiktā, gan arī rakstītā jēgu, kontekstu. Un es ļoti ceru, ka jums būs interesanti un ka jūs patiešām radīsiet atbildes uz tiem jautājumiem, kas jums ir šobrīd. Protams, ka būs un noteikti radīsies vēl arī papildus citi jautājumi. Bet pirms mēs iemetamies iekšā un sākam tieši šī webināra tēmu, ja tātad par mākslīgo intelektu un sasaisti ar digitālo klātbūtni, es izveidoju tādu kā kopsavilkumu par to, kas tad ir digitālā klātbūtne, ja mēs par to runājam jau trešo webināru dažādos formātos, aspektos un vispārējo. Un tāpēc ir tādi 4 galvenie faktori, kā es saku, 4 spēles noteikumi, kas pa lielam būtu jāievēro, ja mēs runājam un saprotam digitālo klātbūtni, ka tā ir kvalitatīva digitālā klātbūtne. Nu, lūk, un digitālā klātbūtne nozīmē, cik un kā jūsu uzņēmums ir klātesošs. Tas nozīmē par to, cik daudz platformās, tātad digitālajās platformās jūs esat. Otrs, cik un kā jūs esat pamanāms. Ja, tātad informācija par uzņēmumu, ja, kur tā ir redzama, kā tā ir redzama, kāda tā ir, un, protams, arī atrodams. Stāsts par atrodamību, ja, ka gan esošie, gan potenciālie klienti jūs var viegli atrast, jūsu uzņēmumu, ja, meklēšanas rezultātos. Un 4. tas galvenais aspekts ir tāds, cik jūs esat uztverami. Un te ir stāsts par saturu, te ir stāsts par vizuālo identitāti, ja, un skaidru biznesa vēstījumu, kā es saku, kāds tad ir tas jūsu uzņēmums stāsts. Un es jau tikko minūti atpakaļ pieminēju, ka tam visam pāri iet, cik tas viss ir kvalitatīvi. Nu, lūk, tas tātad bija tāds īss apkopojums un tāds galvenais vēstījums par digitālo klātbūtni, bet tagad jau tiešām šī webināra tēma. Un kādēļ tieši šī tēma? Jo ikdienā strādājot ar uzņēmējiem, runājot, tiekoties arī dažādos formātos, gan klātienes tikšanās, gan video tikšanās, uzņēmēji jautā. Un, kā es saku, tas ir labi, ka jautā, un jautā, mēs izvilkām ārā tādus 5 būtiskākos jautājumus, un tas viens ir, cik tad pamatots ir, nu, kā mēs to nodēvējam, tas troksnis ap AI, ja mākslīgo intelektu, un vai jūsu uzņēmumu uz to ir jārēģē. Otrs, vai jūs varat kaut ko nokavēt, ja jūs varbūt esat jau kaut ko nokavējuši, es varu nomierināt, ka nokavējuši jūs vēl neko neesat, bet es teiktu, ka tāds sporta tērps jau jāsāk gatavot, ja, tādā pārnestā nozīmē, lai jūs jau saulēcīgi būtu tajā formā un būtu uz viļņa. Nu, lūk, tāpēc te mieru, ja, viss ir kārtībā. Jautājums, protams, vienmēr ir arī par finansēm. Vai ir jāveic finansiālie ieguldījumi? Protams, ka tas ir atkarīgs no tā, cik tad, ja, šobrīd, kāda ir jūsu digitālā klātbūtne, cik sakārtot vai cik nesakārtot, bet mēs šim jautājumam arī iesim cauri.
Nu, lūk, un jautājums ir, kur viss šī AI attīstība ved, ja, uz ko tad gatavoties. Arī šie ir jautājumi, ko uzņēmēji uzdod. Un, protams, arī daudz tādi praktiski jautājumi, vai var kontrolēt, piemēram, ko mākslīgais intelekts par mani rāda. Tā kā es pats ikdienā diezgan daudz izmantoju mākslīgo intelektu un arī tieši komercnolūkos, tātad meklējot uzņēmumus, pakalpojumus, produktus un tā tālāk, tad, kā es saku, mazliet es no šīs tēmas kaut ko saprotu, bet ļoti daudz palīdzēja arī šī gatavošanās mums šim webināram. Lūk, šie ir tie jautājumi, ko uzdodat jūs, un šie ir jautājumi, uz kuriem tad mēs arī meklēsim šodien atbildes kopā. Svarīgi piezīme par to, par ko mēs šodien nerunāsim. Lai vai kā gribētos, es arī noteikti varētu izpausties, ja, izsakot savu viedokli par mākslīgo intelektu, bet nerunāsim mēs par mākslīgo intelektu kā tādu kopumā, ja, jo par to tiek daudz runāts visur un bieži. Noteikti neapspriedīsim arī to, vai mākslīgais intelekts ir labs vai mākslīgais intelekts ir slikts. Kā es saku, par dzīves eksistenciālo jēgu šodien nerunāsim. Un, jā, vai mākslīgo intelektu izmantošanu par šo automatizāciju, mēs par to arī nerunāsim, jā, un par satura veidošanu. Bet par ko tad mēs šodien runāsim? Mēs runāsim par mākslīgo intelektu kā digitālās klātbūtnes kanālu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Protams, arī lielajiem, ja, bet teiksim, mums tā ikdienas sadarbība un uzticības veidošana ir pārsvarā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ja. Tātad runāsim par to, kā jūsu uzņēmumu padarīt redzamu AI, ja mākslīgā intelekta meklēšanā. Nu ko? Pirmais šis jautājums ir, vai manam uzņēmumam ir jābūt AI rīkos? Meklēsim atbildes. Tātad vispirms, kā vienmēr es saku, ir jāsaprot, kas tas ir, kas ir AI meklēšana šajā gadījumā. Un mākslīgā intelekta meklēšana izmanto mākslīgā intelekta rīkus. Tie ir ļoti daudz, tie ir dažādi, par tiem mēs arī tā mazliet pieskarsimies, es teiktu, populārākajiem. Bet, jā, tādi kā ChatGPT, Google Gemini, Copilot un citi. Ja? Kas vēl ir mākslīgā intelekta meklēšana, kā mākslīgais intelekts atbild nevis ar linkiem, bet ar tādu konsolidētu skaidrojumu. Ko nozīmē konsolidēts skaidrojums? Tas nozīmē, ka no dažādiem avotiem tiek savākta informācija, apkopota, ja, izveidots tāds kopsavilkums un iedota tā būtība, iedota tā esence, ja, tādā kopsavilkuma veidā. Lūk, mākslīgais intelekts saprot jautājumus dabiskā valodā un atbalsta dialogu un balss kontroli. Un šis ir tas, kas man pašam ļoti patīk. Es jau te kolēģiem stāstīju, ka es vairs īsti neatceros, kad es pēdējo reizi meklēju kaut kādu komerciālu informāciju parastajā searchā, jeb Google. Kāpēc? Tāpēc, ka mākslīgais intelekts tev iedod to atbildi, bet vēl precizē, bet varbūt tev vēl vajag to, kas tev ir tieši vajadzīgs. Un tu tad vari vai atbildēt, vai tev pietiek ar to informāciju, kas ir vajadzīga. Un tas ir ļoti vērtīgi. Ja? Tas nav tā kā, teiksim, neapvainojot nevienu valsts iestādi, ja, ka tu uzdod jautājumu, tu saņem atbildi un punkts, un vairāk tu neko tur ārā nedabūsi. Lūk, vēl par mākslīgo intelektu meklēšanu tā noder ne tikai vispārējai, bet, kā jau es pieminēju, arī šai komerciālai meklēšanai, ja, tātad par uzņēmumiem, precēm, pakalpojumiem un tā tālāk. Kamēr es stāstīju, tikmēr jūs varējāt arī apskatīties piemērus, kāda ir, teiksim, AI meklēšana, tad, kad jūs meklējat šo komerci informāciju, un kāda ir līdz šim zināmā mums Google Search meklēšana, kur pamatā tiek iedoti tikai un vienīgi linki, un tad jums pašiem ir jāiet, jāmeklē, jādomā, un tad jāpieņem lēmums. Jā, vēl paturpinot atbildēt uz jautājumu, kas ir AI meklēšana, tās priekšrocības, jeb kāpēc izmantot. Ideālās pasaules nav, aizmirstam, arī šajā ziņā ideāls pasaules nav. Ir plusi un, protams, ir mīnusi. Parunājam vispirms par plusiem. Viens tas pluss ir, kad ātrāka un saprotamāka informācija, ja,
jo AI apvieno tos datus un pasniedz lietotājiem arī, jau es minēju, tādā draudzīgā formā, ja, un bez tādas nepieciešamības šķirstīt tur desmitiem rezultātu, ja, un, kā es teicu, tad meklēt un domāt un pieņemt to lēmumu. Personalizācija, ieteikumi. Šis ir ļoti liels, es teiktu, tāds plus, ja, jo principā mākslīgais intelekts var pielāgot atbildes konkrētam tam kontekstam. Piemēram, tev ir svarīgs budžets, vai tev ir svarīga atrašanās vieta, vai tev ir svarīga kaut kāda cita vajadzība, ko tu meklē, ko tu gribi atrast, un mākslīgais intelekts tad attiecīgi virzīs tevi uz konkrētu šo rezultātu bez tādas papildus liekas informācijas. Un kas vēl ir ļoti būtiski, tā ir dažādu avotu apvienošana, ja, jo AI apkopo informāciju no mājaslapām, no atsauksmēm, no fórumiem, no blogiem, no dažādiem portāliem. Principā, man te līdz vakaram būtu jāuzskaita tie avoti, no kuriem mākslīgais intelekts šo informāciju ņem un apkopo. Bet mazliet parunājam arī par mīnusiem, nepilnīga vai neprecīza informācija. Jo mākslīgais intelekts patiešām var izdomāt faktus vai rādīt novecojušu informāciju, īpaši, ja uzņēmums nesen mainījis kaut kādas cenas pakalpojumu, atrašanās vietu. Un kā es te saku, bet man ir vienmēr tas teiciens, ka mīnusi tas ir tas, ko var pārvērst plusos. Protams, tur, kur mēs varam to ietekmēt. Un es te teiktu, ka zināmā mērā te ir tāda, mazu ieteikumu iedot mākslīgā intelekta rīkos iestatījumos jau to, ko jūs gribat, lai šis rīks jums dod un kādā veidā, kādu informāciju. Tātad tur jau jūs varat ietekmēt. Ja? Un, protams, vēl ir svarīga lieta, ka strādājot ar mākslīgo intelektu, meklējot informāciju, ir divas lietas. Ir analītiskā domāšana un kritiskā domāšana. Tātad latviešu valodā runājot, domājiet ar galvu un to informāciju tā kā mazliet arī pārbaudat un paskatieties. Bet es teiktu, ka tas nav tik ļoti liels mīnus, lai par to būtu jāsatraucās. Jā, nākamais mīnus ir, ka ir mazāk tieši atsauču uz oriģinālajiem avotiem. Tiesa gan mākslīgais intelekts pie tās informācijas, ko viņš iedod, liek klāt linkus, ja, kur jūs varat tā kā arī iet un tad skatīties, vai tas avots, no kā ir ņemts, ir ok, tā informācija, tas, ko jūs meklējat. Ja, bet jā, šis zināmā mērā ir tāds, es teiktu, neliels mīnusiņš. Jā, turpinot jautājumu par to, kas tad ir AI meklēšana, parunāsim par pazīstamākajām platformām. Tagad, ieraugot šo slaidu, noteikti, ka jūs jau atpazīstat kādu, ar kuru jūs ikdienā darbojaties. Noteikti, ka pamanījāt arī kādu, ko jūs līdz šim nezinājāt. Ja jūs ikdienā neesat vēl tā uzsākuši sadarboties ar mākslīgo intelektu, tad iespējams, ka visas šīs platformas, visi šie rīki jums būs sveši. Tāpēc, jo vairāk mēs par tiem mazliet parunāsim. Lūk, un šīs ir tās pazīstamākās platformas, caur kurām arī notiek šī komerciālā meklēšana, tātad caur kurām var meklēt uzņēmumus, produktus, pakalpojumus un tā tālāk. Metamies iekšā pirmajā, un tas ir ChatGPT. Šī platforma ir tā, ar kuru es arī ikdienā visvairāk strādāju un caur kuru meklēju informāciju. Un, jā, ChatGPT ir no OpenAI ir pirmais populārākais šis mākslīgā intelekta rīks. Un šis ir lielisks dažādiem nolūkiem. Ja? Te es varētu aizrauties, bet es saku, Ričard, nē, mēs runājam šodien tikai par meklēšanu un kā mēs varam, teiksim, sadarboties un dabūt ārā vēl maksimāli veiksmīgāku rezultātu, ja runājam par digitālo klātbūtni. Ja? Tātad vēlreiz pakalpojumi, preces, produkti, uzņēmumi un tā tālāk caur šo te rīku. Un te es gribētu vienu reālu piemēru, kuru es šodien speciāli padarbojos ar ChatGPT, lai jūs saprastu, kā teiksim, varbūt tas funkcionē, jo šeit arī ir piemēri, ja, šeit ir arī to, kā ChatGPT atbild.
šis draudzīgais uz dialogu veidotais formāts, bet es apzināti šodien ChatGPT pajautāju, lai viņš atrod vietas, kuras šodien var paēst pusdienas Blaumaņa ielā. Es to uzdevu apzināti, tāpēc, ka es gribēju saprast, vai tas iedos vienu tādu jauku vietu, kas arī ir nesen atvērsies, jā, bet man liekas, kaut kāds gads apmēram. Vai iedos vai nē. Nu, lūk, un es teicu, izslēdz Āzijas virtuves, jā, un tad, ko man ChatGPT iedeva 6 vietas, bet to jauno vietu neiedeva, un vēl kas iedeva restorānu Charlestons. Restorāns Charlestons, diemžēl, šis leģendārais restorāns jau no 23. ja nemaldos gada nestrādā. Un tad es uzdevu jautājumu, kāpēc tu man atsūtīji restorānu, kas jau sen kā likvidēts. Jā, un tad, ko tad atbildēja ChatGPT? Jā, tā atbilde bija tāda, ka restorāns Charlestons vēl ir kaut kādos blogos, turismu portālos ar to savu informāciju. Un šajā reizē ChatGPT tā kā ņēma avotus no turienes, diemžēl nepaskatoties tur maps un kaut kādā varbūt citā avotā, kur tad būtu teiks, hei, Charlestons vairs nav. Un tad bija tas nākamais jautājums, hei, bet vai tad Blaumaņa ielā 32 nav? Ja, es jau virzu viņu uz to, kāda kafejnīca vai vieta, kur paēst. Viņš saka, jā, informācija liecina, ka ir. Es nosaukumu neteikšu, un tad es atkal uzdevu jautājumu, hei, bet kāpēc nē? Kāpēc man šo neiedevi? Un lūk, kas ir interesanti, jo es meklēju, viņš saka, vietas, kur paēst pusdienas Rīgas centrā, Blaumaņa ielā, izslēdzot Āzijas virsū. Un šī frāze aktivizēja Google meklētāju kopsavilkumu rīku, jeb tīmekļa meklēšanas to dzinēju, kas priekšroku deva SEO optimizētiem ceļojumu blogiem un restorānu katalogiem. Ja, tātad, un tur šī konkrētā ēstuve nav. Un vēl, ka šai konkrētai ēstuvei nav optimizēts SEO angļu valodas katalogos. Ja? Jo viņš tur izvēlējās vēl, jo ēdienkarte ir latviešu valodā, ja, un mājaslapa īsti nav pārbaudām, ja, un ka vēl, kas ir svarīgi, neparādījās top 20 rezultātos. Ja, turklāt viņiem tas vēstījums, tas uzņēmuma story ir koncepcijas veikals un dzīves stila vieta, kur nekādā veidā neasociējas ar ēdināšanu. Ko es ar šo vēlējos pateikt? Es vēlējos pateikt, to, ko es minēju jau sākumā, cik svarīgi ir būt dažādās platformās, cik svarīgi ir vēstīt to, kāds ir tas tavs story, cik svarīgi ir būt ar vienādu saprotamu kvalitatīvu informāciju, cik svarīgi ir būt ar atsauksmēm. Ja? Tā kā es šo vīju cauri, neskatoties to, ka mums tā galvenā tēma ir mākslīgais intelekts un meklēšana. Lūk, tā kā šis ir viens piemērs, pakavējāmies pie ChatGPT, ejam tālāk pie Copilot. Šis ir Microsoft mākslīgā intelekta rīks un Microsoft ekosistēmā tas darbojas. Principā man arī ir, es esmu redzējis, tur nāk ārā, aicina man tur mesties iekšā, bet tā īsti uzsācis neesmu. Tas nozīmē to, ka jāveido jaunas prasmes, ieradumi arī patestējot, kā darbojas citi AI meklēšanas rīki. Lūk, Siri, jā, te jau mēs runājam par Apple, mēs runājam par iPhone'iem un tam līdzīgi, bet šis ir viens no senākajiem, ne? Un arī pazīstamākajiem mākslīgā intelekta rīkiem, jā, bet ir te vēl viņiem daudz darba priekšā. Jo noteikti, ka tā nebūs, jā, bet noteikti negribētu piedzīvot situāciju, ka šis ir viens no stāstiem, kā neattīstot, neieguldoties, jā, nesakojot līdzi, kā citi, piemēram, šajā gadījumā mākslīgā intelekta rīki, platformas virzās uz priekšu, kas ir tās iespējas, ka Siri var palikt kaut kur bišķi soļus atpakaļ, bet es esmu pārliecināts, ka tā nenotiks, un arī Siri virzīsies uz priekšu un būs ļoti spēcīga AI platforma, kur arī meklēt komerciālo informāciju. Meta AI
Tas, protams, ir sasaistē ar sociālajiem tīkliem. Pagaidām, diemžēl, nesaprot latviešu valodu. Ja? Un vēl jāpiestrādā arī ir pie kvalitātes. Tad nākamais ir Grok. Tas ir sasaistē ar sociālo tīklu platformu X. Arī ļoti spēcīgs mākslīgā intelekta rīks, kas ir vismaz tajā pašā līmenī, ja mēs varam tā salīdzināt, principā kā OpenAI ChatGPT. Te arī jūs redzat, ja, un principā tie piemēri, kurus jūs skatījāties, vienalga, kuram meklēšanas rīkam, jūs redzējāt, kā tiek uzdots jautājums un kāda ir tā komunikācijas valoda, kādi precizējošie jautājumi tiek uzdoti, un līdz ar to veidojas tāds veselīgs dialogs, lai nonāktu pie nepieciešamās informācijas atkarībā no tā, ko jūs meklējat, kas jums ir nepieciešams. Nu, lūk, šis man bija jaunums, šis mākslīgā intelekta rīks, un otrs labs dikcijas treniņš, jo es nezinu, vai es tagad varēšu izrunāt, ja, bet es mēģināšu. Perplexity. Nu, varbūt, ka man izdevās, varbūt kaut kur es nokļūdījos, bet jā, tā kā, ja gribat patrenēt dikciju, tad varat ar šo šodien padarboties, bet principā šis ir arī tāds mazāk pazīstams šobrīd, jā, bet, kā mēs skatojoties webināram, izsacinājām, ka ļoti pārsteidzoši labs AI rīks, un šis ir tas, kurā es arī iemetīšos iekšā, un padarbošos, lai saprastu, kādas tad varbūt ir tās papildus iespējas. Kaut vai paskatāmies piemērā, kā šis rīks iedod rezultātu. Jā, tur ir foto, tur ir kartes rezultāts, tā kā interesanti. Lūk, un izrādās, šis ar man bija jaunums, ka tas ir kļuvis pieejams aptuveni tajā pašā laikā, kad ChatGPT. Lūk, un Google nestāv uz vietas, domā, hei, jā, tur citi darbojās, kāpēc mēs, un jaunā paudze notiek Google meklēšanā, un ir Gemini un ir AI Overview. Gemini ir Google jaunā AI platforma. Es tur arī esmu mazliet padarbojies, tiesa gan vairāk tur, kur ir tas, kā viņš tur no banāna, vai, var sakot, tur ir banāns, ja, un tad tur caur to banānu tur fotogrāfijas taisīt un vispārējo. Bet jā, tātad šī ir jaunā AI platforma. Un otrs ir jauns režīms pašā Google meklētājā, un tas ir AI Overview. Un tas arī rāda atbildes šis konsolidētā veidā, tātad arī no dažādiem avotiem un apkopo, un ne tikai rezultātu sarakstu. Latvijā, ja jūs šobrīd meklēsiet, ja pa pāris dienām nav noticis brīnums, ja, tad Latvijā šobrīd nedarbojas, vairāk tas šobrīd ir Amerikā, bet, kā mēs labi zinām, it sevišķi runājam par tehnoloģijām, ja runājam par mākslīgo intelektu, tad pavisam drīz es domāju, ka tas būs arī šeit, un ar šo varēs arī darboties. Ja. Te arī vizuāli ir parādīts, ja, ir search, ir kur tad atrodas pats AI un kādus rezultātus, teiksim, caur to AI overview var dabūt ārā. Tā kā šis gaidām, jā, bet arī būs vēl viena papildus iespēja. Lūk, parunājam par statistiku. Daudz es jūs šodien neapgrūtināšu ar šo, bet mazliet ar datiem pastrādāsim. Ja? Un kāda tad ir statistika pasaulē, cik daudz tad izmanto AI meklēšanu, ja? Tad mēs redzam, ka apmēram vidēji 19 cilvēki izmanto mākslīgā intelekta rīkus, lai meklētu informāciju par uzņēmumiem savā apkārtnē. Un te ir dati par Ameriku, te ir dati par Franciju, Lielbritāniju, Vāciju. Vēl kas ir svarīgi, ka AI meklēšana ir 4. izvēle aiz tādām ikdienišķiem ieradumiem, Google Search un tā tālāk. Jā, bet mēs jau redzam, ka AI meklēšana jau ir 4. vietā. Un tie ir dati, kas liek pievērst uzmanību, tie ir dati, kas liek aizdomāties. Un vēl visvairāk AI meklēšanu izmanto jaunieši, ja tie ir pasaules dati. Ja? Vecumā no 18 līdz 24 gadiem, un 27%, lai atrastu informāciju par apkārtnes uzņēmumiem. Bet es teiktu, ka ikdienā
komunicējot draugiem, paziņām ar uzņēmējiem, es teiktu, ka dominē noteikti jaunieši, bet man vairs nav 18. Bet es arī meklēju jau komerciālo informāciju AI rīkos. Par Latviju šeit vairāk varbūt tie dati ir par to, cik vidēji dienā ir unikālie lietotāji, kas lieto internetu. Lieto Google, lieto Facebook, TikTok, Instagram. Bet tas, kas ir iekrāsots, kāpēc ir iekrāsots? Tāpēc, ka šīs platformas, piemēram, Google, jau ir šī AI meklēšana, tāpat arī sociālajie tīkli, kas ir Facebook, šis pat ChatGPT. Tā kā dati par internetu lietojamību Latvijā ir ļoti fantastiski. Internetu lieto, ļoti aktīvi lieto un ļoti liels skaits ir tas unikālo lietotāju vidēji dienā. Un tas nozīmē to, ka attīstoties šiem AI rīkiem, diskutējot, runājot par to, cik svarīga ir AI klātbūtne un cik svarīga tā ir, teiksim, tas digitālās klātbūtnes veidošanā, tas, ka šie jau ir ļoti spēcīgi meklēšanas rīki, es teiktu, ka šiem datiem noteikti arī pievērsiet uzmanību. Mazliet par mums, par Heist Marketing. Kā jūs zināt, mums ir spēcīgi mūsu pašu mediji, kas ir portāli. Kopskaitā tie ir 8, plus vēl firmas LV uzņēmuma reģistra datubāze. Un mēs arī sākām mērīt, kas notiek no AI meklēšanas vai, teiksim, nāk no AI rīkiem tieši uz mūsu portāliem šis apmeklējums. Tātad, vai AI rīki meklē informāciju mūsu portālos? Tā būtu pareizāk. Un jūs redzat to tendenci. Tā tendence, ja mēs paskatāmies tur skaita ziņā, varbūt ciparziņā vēl nav liela, bet mēs redzam to efektu, ka tā līkne iet uz augšu, un tas nozīmē to, ka Heist Marketing šie portāli jau AI ir tos pamanījis, un AI ņem no šiem avotiem informāciju, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Tad, kādi tad ir secinājumi? Uztaisam tādu kopsavilkumu, un, ja runājam par tādiem tīro AI rīku izmantošanu, meklēšanā, tie cipari, statistikas dati ir mazi, kopumā tas ir apmēram 1 līdz 2%, bet ļoti, ļoti, ļoti strauji šie dati pieaug. Līdz ar to mēs varam progresēt, nevis progresēt, bet prognozēt, kā pavisam drīz tuvāko mēnešu un, es teiktu, pusgada laikā tas cipars strauji mainīsies. Neliels apmeklējums nenozīmē, ka tas nedarbojas, jo tāpēc, ka ir tas zero klika efekts, jo lietotājs, kad saņem atbildi, parādās jūsu uzņēmuma informācija, viņš varbūt neaiziet uzreiz uz jūsu uzņēmumu, nekliko uz turieni, un tas ir tas zero klika, bet viņš ierauga to informāciju un principā viņam ar to arī pietiek. Kopsavilkums ir arī tāds secinājums par to, ka šobrīd vairāk varbūt izmanto jaunieši, bet arī šeit tas ir tikai laika jautājums, arī par citas paaudzes cilvēkiem, kas aktīvi izmantos AI kā meklēšanu. Un ka AI meklēšana ir nākamās paaudzes meklēšanas forma, kā es arī minēju pats, tad es pat neatceros, kad es pēdējo reizi iegāju Google un meklēju informāciju tādā veidā. Tāpēc šie visi aspekti, par kuriem mēs runājam, šie fakti, šie dati, tikai runā par to, ka AI meklēšana kļūst par ļoti spēcīgu, teiksim, platformu, jeb rīkiem tieši komerciālajā meklēšanā. Lūk, nomierinot jūs, teikšu, ka satraukumam nav pamata. Tomēr redzamība AI rīkos ir lieliski iespēja apsteigt konkurentus. Teiktu, ka ne tikai redzamība, bet klātesamība šajos rīkos ir stāsts par jūsu uzņēmuma atpazīstamību.
Un te nav stāsts tikai par konkurentiem, te ir stāsts par jums pašiem. Kādi ir jūsu mērķi, kādas ir jūsu vajadzības, uz ko tad jūs gribat iet, ko jūs gribat sasniegt savos biznesos. Un tāpēc šeit ir svarīgi, ka nevajag satraukties, bet tieši tā, kā mēs, piemēram, darām šodien, caur webināriem, caur tikšanos, vai tie ir video formātā, vai tas ir klātienē, tiekamies, runājam, jautājat, prasat, līdzdarbojamies, un līdz ar to rezultāts būs tāds, ka arī AI meklēšanas rezultātos jūsu uzņēmumi būs pamanāmi. Otrais jautājums, ar kuru šobrīd pastrādāsim, kā tad man uzņēmumu padarīt mākslīgā intelekta rīkiem redzamu, lai mani tur atrod klienti. Tas ir, tas pēdējais secinājums, vai uztraukuma pamata. Es jūs tagad ar šo tēmu mēģināšu izskaidrot, zināmā mērā arī nomierināt, izglītot vēl vairāk. Ja? Tad jautājums ir, kā uzņēmumi tiek atrast AI meklēšanā. Mazliet jau mēs pieskārāmies, un šeit vizuāli ir arī parādīts, tātad tiek uzdots jautājums, par kaut kādu pakalpojumu, vai preci, vai zīmolu nav svarīgi, vai arī lokāciju. Ja? Un tad tā atšķirība tiešām ir, ka tādā sarunu valodā, tādā dialogā tev tiek iedots tas rezultāts. Ja? Un tad tālāk atkal, kā jau es minēju, ir tā saruna. Ja tu skaties, ka hei, līdz galam nav, tu uzdod precizējošu jautājumu, tev atkal uzdod jautājumu, un forši, un rezultātā mēs nonākam pie tā, kas jums ir nepieciešams. Lūk, OpenAI, ChatGPT ir dažādi veidi, kā viņš brīžam iedod informāciju. Šeit kreisajā pusē arī ir viens veids, viņš iedod tādu kā sarakstu veidā, kur ir, teiksim, varbūt arī brīžam salīdzina, iedod linkus, iedod kaut kādus atsauksmes, iedod, teiksim, tādu ļoti paplašinātu informāciju, bet tādā tabulas veidā. Bet, protams, ka ir arī vienkārši teksta veidā, kā jau jūs redzējāt arī piemēros. Kā kuro reizi, atkarībā kāds ir tas pieprasījums uz to, ko jūs meklējat. Lūk, Google Gemini arī mazliet savādāk, bet principi pa lielam visiem AI meklēšanas rīkiem ir vienādi. Ja? Tas ir dialogs, tā ir konsolidēta informācija, ko tie dod. Un šeit mēs redzam, kā uzņēmumi tiek atrasti, ja mēs meklējam Google Gemini. Google AI Overview, kā es teicu, tad šobrīd Latvijā nav. Mēs te izvilkām no Amerikas. Mēs redzam, ka ir parastais search, tad ir AI, un šis Google AI Overview, un kādā veidā šis rezultāts tiek iedots ārā. Ja, tā kā jums pēc tam, pēc webināra tiks nosūtīta prezentācija, tad jūs varēsiet arī tā padziļinātāk paskatīties, ieskatīties šajos piemēros un praktiski arī padarboties ar tiem vai citiem AI meklēšanas rīkiem. Treniņš atkal manai dikcijai Perplexity. Ja, tātad, kā uzņēmumi tiek atrasti šajā AI rīkā. Te mēs arī redzam to piemēru, pietiekami daudz teksta, pietiekami daudz, es teiktu, vēl ir tas plus izvērstas informācijas. Nevis tikai informācija vienā teikumā vai vienā frāzē, bet tā informācija ir izvērsta. To es arī ļoti novērtēju, kad arī es meklēju ikdienā šo informāciju. Lūk, izgājām cauri, tātad zināmā mērā dažiem piemēriem, bet kur tad AI, te ir tas jautājums, no kurienes mākslīgais intelekts, šie rīki iegūst informāciju par vietējiem uzņēmumiem Latvijā. Un te mēs ļoti aktīvi padarbojāmies, arī statistikas dati, uzdevām jautājumus un te izvilkām ārā 5 mākslīgā intelekta rīkus. Un te arī parādās, jūs arī vizuāli redzat, no kurienes tika ņemta, jebkuri tie avoti, no kuriem ņem informāciju. ChatGPT
Jā, mēs redzam, pa lielam visi ir, protams, Google Maps, Google My Business, jā, profili, tad ir dažādi citi turismu portāli. Tad mēs redzam, ir arī mūsu mēdīja šeit iekšā, mēs redzam firmas LV datubāze. Tā kā tas spektrs, stāsts ir par ko, ja jūs šo visu skatāties, tas spektrs, tie avoti ir milzīgi daudz. Es saprotu, ka jūs tagad domājat, uz kurien tas Ričards mūs tagad ved. Beigās uztaisīsim kopsavilkumu un tad jau arī sapratīsim. Šie ir tikai tādi visbiežāk izmantojamie avoti, no kuriem tad AI ņem informāciju. Vairāk mēs uzsveram šobrīd tieši par uzņēmumiem Latvijā, bet tie nav vienīgie. Un par to arī der aizdomāties. Lūk, tāds kopsavilkums par to informāciju par vietējiem uzņēmumiem Latvijā, tātad no kurienes ņem visbiežāk. Tās ir karšu un atsaukļu platformas. Ja? Tie ir dažādu veidu biznesa uzziņu katalogi. Ja? Protams, kā neizpalīt bez sociālajiem tīkliem, sociālo tīklu platformām, turisma platformas, ceļojuma platformas, uzņēmuma mājaslapas, mediji, blogi, visur, kur ir saturs, dažāda veida. Tātad no turienes nāk visbiežākā informācija, ja mēs meklējam, no kurienes AI meklē informāciju par uzņēmumiem Latvijā. Te ir arī minētas tās atšķirības, kuras jūs arī varat redzēt, piemēram, Perplexity, Gemini, Grok, ChatGPT, Copilot, kas viņiem varbūt ir atšķirīgs vienam no otra. Lūk, un zināmie veidi, kā nokļūt jūsu uzņēmumam AI platformās, parunājam par tiem ļoti īsi, un labajā pusē, ja jūs skatāties, jūs redzat, tur ir mājaslapa, tur ir savi mēdīji, un tur ir šīs trešo pušu platformas, tad es teiktu, ka jābūt ir visās vai lielākajā daļā. Jo atcerieties, par klātesošu digitālā klātbūtne ir par klātesamību. Cik daudz platformās jūs esat, cik daudz vietnēs jūs esat. Ja? Jo, tikko runājām, informācija tiek ņemta no dažādiem avotiem. Tātad mājaslapa, kas ir svarīgi blogi mājaslapā, tā ir klātbūtne nozarmēdījos, tā ir klātbūtne meklēšanas programmās, tā ir klātbūtne karšu un atsaukšņu platformās, tie ir sociālie tīkli un tie ir dažāda veida internetu katalogi. Vai ne? Iespaidīgi. Bet šis ir ļoti svarīgs. Pie šī slaida noteikti arī, tad, kad jūs skatīsieties pēc tam prezentāciju, pie šī slaida arī aizdomājieties, paanalizējiet, padomājiet, lai saprastu tomēr, cik tas ir nozīmīgi, cik tas ir iespaidīgi un cik tas ir ļoti būtiski tieši katram jūsu uzņēmumam. Lūk, vēl par šo AI nepieciešamā informācija ir trešo pušu platformās, un kā jau arī tikko vairāk kārt jau par šo runāju un uzsveru, ka šī būtiska daļa no AI nepieciešamiem digitālās klātbūtnes elementiem veido biznesa profilu. Tas, ko jau es minēju. Ja? Ka uzņēmums ir jāreģistrē pēc iespējas vairāk vietās, un ka profiliem un šai informācijai ir jābūt sakārtotai. Tā informācija ir jābūt vienādai. Atcerieties piemēru par to ēstu Blaumaņa ielā, kura ikdienā piedāvā patiešām pusdienas, bet viņu storija ir pavisam cits un nekādā veidā ar ēšanu nav sasaistīts, tāpēc arī AI to neatrada. Lūk. Kas ir jāievēro, lai tie centieni nonākt mākslīgā intelekta meklēšanā ir veiksmīgi? Izvilkām ārā tos būtiskākos, un mēs katram mazliet arī pieskarsimies tūlīt. Tā kā te ir stāsts par redzamību, te ir stāsts par konsekvenci, te ir stāsts par aktuālo informāciju, te ir stāsts par saturu, daudzums plus kvalitāti, te ir stāsts par atsauksmēm un reputāciju, par iesaisti, jo atbildēt uz klienta jautājumiem, atbildēt uz klienta novērtējumu, pat ja tas ir kritisks,
Arī tad ir jāatbild, arī tad ir jākomunicē. Un, protams, ka tā informācija ir mašīnām, jeb, kā es saku, tiem algoritmiem nolasāmi. Un paskatāmies mazliet par katru atsevišķi tātad redzamību. Tātad, kas ir jāievēro? Atkal, avoti ir dažādi. Sākot no mājaslapām, blogiem, līdz sociālajiem tīkliem, līdz dažādu veidu nozaru katalogiem, online katalogiem, Google ekosistēmu, Google biznesa, Maps un tā tālāk. Jā, ļoti daudz dažādu avoti. Tad nepieciešama dažāda informācija, lai AI spētu jūs iepazīt, atpazīt. Un dīvaini skan, vai ne? AI ir jāsapazīst ar jūsu uzņēmumu, jāsapazīst ar jūsu informāciju, jāsadraudzējas, ja, un tas ir svarīgi. Bet tad uzsākam darbu pie šis arī ir jātīsta. Un vēl kas ir, jo vairāk vietās jūs būsiet redzami, jo visdrīzāk nopietnāks un uzticamāks uzņēmums jūs esat. Konsekvence. Ko nozīmē konsekvence? Tas ir, ka ja ir SIA autoservis, tad tas SIA autoservis ir visur. Ja ir SIA maipuķīte, tad tā maipuķīte ir visur. Ja tas ir skaistums kopšanas salons bitīte rožu dārzā, tad tas ir skaistums kopšanas salons bitīte rožu dārzā visur. Jo, ja mani sauc Ričards, tad es aizbraucot uz kaut kādu citu valsti, es arī esmu Ričards. Un tā es varētu turpināt. Tā kā šis ir stāsts par sakārtotu, vienādu informāciju, ja, un nerunājam tikai par nosaukumu, adresi un telefonu. Nākamais ir aktuālā informācija. Un šodienas piemērs atkal, ja, kur es minēju, kad tika iedota novecojas informācija, šis vairāk kā ir svarīgi, šo es arī ļoti pievēršu uzmanību. Pats arī ikdienā es saskāries, ka hei, it kā AI man iedod rekur, ej, dari, brauc, zvani. Es tā kā nenokontrolēju, aizbraucu, bet tur pat neatrodas vairs tas uzņēmums, nerunājot par to, ka telefoni, ja, un nekas tur nefunkcionē. Lūk, tātad regulāri pievienojot jaunu saturu, jaunumus, aktualizējiet informāciju. Bloga raksti, ja, aktīva darbības sociālajos tīklos un ar nepārtrauktu informāciju. Tātad runājiet par sevi, jo tas stāsts, ka jūs par sevi parunājāt pirms mēneša un domājat, ka hei, pārējo mēnesi es tā kā varu neko nedarīt, tas stāsts, diemžēl, ir pagātnē. Ja, tātad aktuāla informācija par jūsu uzņēmumu. Nākamais ir pats saturs, tas, ko jūs tur liekat iekšā. Tam ir jābūt bagātam, tam ir jābūt bagātīgam, ja? Tam ir jābūt ļoti konkrētam, un līdz ar to arī AI iedos vairāk atbildes. Jo tad, kad viņš nolasīs to informāciju, un ja jums būs bagātīgs, daudzveidīgs saturs un aktuāls, tad AI arī to rezultātu iedos bagātīgāku, daudzpusīgāku. Ja? Lūk, šī ir mana ļoti mīļa tēma par atsauksmēm un reputāciju. Un šis ir tas, kur uzņēmumi, es teiktu, ka grēko. Uzņēmumi šim nepievērš uzmanību. Mēs par to jau arī ļoti sen runājam. Tātad atsauksmes Google biznesa profilos, Facebookā, vienalga kur, tātad klientu atsauksme par jūsu uzņēmumu, par jūsu pakalpojumiem ir svarīgi. Es tagad nespēlēšos ar statistikas datiem, cik daudz tur pieņem lēmumu balstoties uz atsauksmēm, bet tas ir tas, ko AI arī dod ārā. Un AI man iedod, hei, jā, šis uzņēmums ir uzticams tāpēc, ka, un viens no faktoriem ir, ka viņš komunicē ar klientiem, viņš atbild uz atsauksmēm, un viņa reitings ir tāds, vai arī šis uzņēmums nekomunicē ar klientiem, viņš nerunā, ja? Viņam ir ļoti daudz kritisku atzīmi, ja? Paslikts reitings, bet atbilžu nav. Ja, tā kā
atsauksmes un reputācija, tas ir viens, kāpēc teicu, mīļākā tēma, jo šis ir viens aspekts, kad es pieņemu lēmumu jā vai nē. Un es patiešām esmu tāds ļoti, varbūt šobrīd webinārā to nejūtu, ja, bet es esmu tāds diezgan aktīvs cilvēks, dinamisks, ja tā mana dzīve ir tāds nepārtrauc ritējums. Tādā tempā man kolēģi prasa, Ričard, kā tu tur vari? Es 5:15 ceļos, pieslēdzos pie un skrienu. Ja? Un tā, līdz ar to, kas ir man tas stāsts šobrīd, tas stāsts ir par to, kā meklējot informāciju, es patiešām daudz meklēju, es patiešām daudz izmantoju dažādu veidu pakalpojumus, sadarbības un vispārējo. Un vēlreiz, ja mēs pie šīs tēmas pieskaramies atsauksmes un reputācija par uzņēmumu, man, piemēram, ir ļoti svarīgs, un arī statistikas dati par to runā, ka tas ir viens no ļoti būtiskiem aspektiem. Labi, iesaist no uzņēmuma puses, kas ir svarīgi. Ja, tātad tas, ko jau es principā arī tagad pateicu, atbildiet uz atsauksmēm, atbildiet uz komentāriem, atbildiet uz jautājumiem, runājiet ar savu esošo vai potenciālo klientu. Komunicējiet, jo komunikācija jebkurā jomā ir 80% no panākumiem. Jā, mašīnas. Tātad, kas ir svarīgi? Jā, tātad, lai jūs būtu pamanāmi, mašīnām nolasām. Iziesim cauri izskaidrošu. Ja? Ka mājaslapā ir ielikti strukturēti dati. Ja? Tātad sakārtot tas, par ko mēs runājam, arī biežāk uzdotie jautājumi. Ja jums tā nozara, ja biznesa veids ir dažādu veidu eventi, pasākumi, tā tālāk, arī tie ir strukturēti ielikti. Ja, jo AI rīkiem tas ir ātrākais ceļš, lai saprastu, kas jūs esat un ko darāt. Tātad viens šis, par ko mēs runājam, mājaslaps. Un tālāk ir šīs trešo pušu platformas, ja, kur pa lielam šīs lietas, ja mēs runājam par high marketing platformām, ir jau ieviestas, ja, bet šis ir ļoti būtiski. Jo informācija jau lasa mašīnas, informācija lasa, ja tad tur spēlējās tie algoritmi, tā ir vesela pasaule, tur iekšā ne mēs neiesim, bet ir svarīgi tas, ko es tikko teicu. Ja? Jūsu dati, ja, kādi tie ir, cik daudz tie ir, un šis ir ļoti, ļoti būtiski. Lūk, uztaisam tādu īsu kopsavilkumu par šo tēmu, un secinājums tāds, ka vismaz netieši ir iespējams kontrolēt, ko par tavu uzņēmumu rāda AI meklēšanā. Un es teiktu, ka nemaz tik piesardzīgi, ja vismaz netieši, es teiktu, ka diezgan daudz mēs varam ietekmēt. Jūs varat ietekmēt. Lūk, sakārtots AI SEO, jā, mazliet mēs arī šeit pieskaramies SEO tēmai, jo tas ir būtiski, jo ir vienāds daļai sakārtot SEO un otrādi, un nav jaunu izmaksu. Ja? Jo, lai jūs būtu AI platformās, jums zināmā mērā ir jāsakārto, ja tā jūsu digitālā klātbūtne. Līdz ar to jūs tās pamatlietas tajā klasiskajā SEO arī izdarat. Ja? Un tie nav, varbūt brīžam ir tie kaut kādi ieguldījumi, bet es teiktu pa lielam, varbūt šajā kontekstā nē. Ja, tātad sakārtot šī digitālā klātbūtne bāze, tas ir principā arī daļēji sakārtots tas AI SEO. Ja? Pēc kā tad viņi atradīs, pēc kā viņi ieliks tajā AI meklēšanā to rezultātu, kuru jūs tā kā arī jautājāt. Lūk, tieši, ja mēs runājam par AI SEO jautājumu, mēs varam jums piedāvāt. Ja? Tad ir vairākas lietas, biznesa profilu sakārtošana un informācijas sinhronizēšanu starptautiskajās un arī vietējās, lokālajās platformās. Daudz lokāciju pārvaldības rīki, kas ir SyncMe, satura izveides un tādu aktualizēšanas pakalpojumi, tad arī šīs atsauksmes, šīs reputācijas, ja, menedžmenta rīkus, kā tad pārvaldīt, sevišķi ienāk daudz atsauksmes, ienāk daudz informācijas un komentāri, kā to administrēt, to mēs varam izdarīt. Un, protams, arī tiešo saikni ar AI platformām Siri, Gemini un ChatGPT.
Arī tā ir tā mūsu iespēja. Un, protams, arī tehnisko pusi, kā arī satura to uzraudīju speciālistu ekspertīzi. Tās ir lietas, ko mēs darām, tās ir lietas, ko mēs varam jums piedāvāt, un tas ir tas, ko mēs darām, arī izglītojam un konsultējam. Ja? Un vairāk informācijas būs arī webināra beigās. Lūk, paņemam dažus piemērus, divus principā piemērus reāls ar mūsu klientiem, un viens ir nekustamā īpašuma uzņēmums Eterne. Ja, neliels uzņēmums, un tā problēma, kāda Eternē bija, viņi vēlējās kļūt tā kā labāk atrodami gan uz zīmolu meklējumu, gan kategorijā meklējumiem, kas saistīti ar nekustamiem īpašumiem Rīgā. Mēs viņiem piedāvājam risinājumu sakārtot šo digitālo klātbūtni platformās ārpus mājaslapas. Ja, tātad stāsts ir par redzamību, stāsts ir par konsekvenci un stāsts ir par atsauksmēm un reputāciju, kur mēs visur ieguldījāmies un izdarījām. Lūk, un te mēs redzam, mums ir tas insight tests, caur kuru mēs ievedot mājaslapu iegūstam rezultātus. Un te jūs varat arī redzēt, kā bija pirms un kas bija pēc. Ja, tā kā principā pēc Eterne ieguva daudz vērtīgu lietu, kas līdz tam nebija. Ja, tur tā ļoti detaļās varbūt neiesim, bet patiesībā klients process vēl turpinās, tas ceļš vēl ir ejams. Ja? Tas nenotiek tā, izdarījām, apstājāmies, ja, un tad gaidām rezultātus. Ne, tas ir tāds nepārtraukts process, bet jau šobrīd klients ir ļoti apmierināts par to rezultātu, kas ir sasniegts, kāds bija pirms un kāds bija pēc. Ja, un te ir piemērs, kuru mēs, ja mēs runājam par AI rīkiem, tātad mēs uzdodam jautājumu, nosauc, ja piedāvā man uzņēmumu, ja, kas pārdod nekustamos īpašumus, un reāli atrodas, piemēram, TK. Un te mēs arī redzam rezultātu, kas tiek iedots un nāk ārā arī Eterne. Ja? Un te tie piemēri arī ir vēl vairāki. Lūk, un otrs ir mūsu ļoti ilgadējs sadarbības partneris Autoservis Rezerve, kas ir Kuldīgā, ja, tātad šajā brīnišķīgajā pilsētā. Lūk, un ļoti ilgadējs mūsu sadarbības partneris un arī pats uzņēmums ilgi ir tirgu un darbojās, un arī šeit viņiem bija svarīgi kļūt redzamiem digitālajā vidē, gan arī uz šo zīmolu rezervi, gan uz kategorijas meklējumiem, kas saistīti ar autoservisiem, pretkorozijas apstrādi savā reģionā. Un tieši tāpat tas risinājums bija sakārtot šo digitālo klātbūtni platformās un ārpus mājaslapas, ja? Jo, kā mēs zinām, mājaslapa ir tikai viens avots. Un arī tieši tas pats redzamība, ja, kādu informāciju mēs ievietojām, šī konsekvence, vienādi dati, šī sinhronizācija un arī stāsts par atsauksmēm. Ja, sakārtojam atsauksmes menedžmentu, palīdzējām veicināt to pozitīvo klientu pieredzes atspoguļojumu tiešsaistē. Un kas tad notiek? Notiek arī labas lietas. Un te arī mēs redzam, kāds ir tas rezultāts, kāds bija pirms, ja, kad mēs testu uztaisījām, un kāds šis rezultāts ir pēc, ja, šī klātbūtne, šie atslēgas vārdi, ja, un šīs trešo pušu platformas. Tā kā šeit arī jau ir konkrēti mērāmi rezultāti, par ko arī šīs klients bija ļoti priecīgs. Lūk, ja, te arī mēs uzdevām AI, ja, kur apstrādā auto pret Rūs Kuldīgā, un ko mēs redzam, ka iedod šo rezervi un ir šis rezultāts AI meklēšanā. Ja, te mēs arī varam redzēt, ja, vēl pāris labas lietas, ja, uzlabot atrādīšanu tieši Gemini uz vārdiem pret Rūs apstrāde. Ja mēs redzam, kā nāk ārā šis klients, ja, ar kādu rezultātu, un tas tikai apliecina to, ka sakārtojot, ja, atkarībā no to, kas ir jāsakārto, mēs pēc kaut kāda laika jau AI meklēšanā arī iegūstam rezultātu. Lūk, un te ir, kā novērtēt to jūsu uzņēmuma potenciālu tikt atrastam. AI meklētājos, ja kā es saku, kā tad saprast jūsu digitālās klātbūtnes veselību, šajā gadījumā, ja runājam par mākslīgā intelekta meklētājiem. Mums ir divas iespējas, tas ir SyncMe tests un tas ir Insights tests, caur kuru mēs to darām. To jau jūs redzējāt arī Eternes un Rezerves piemērā. Lūk, un jā, jums ir iespēja, mēs šobrīd to tā kā, nedarīsim, bet jums ir iespēja
un būs iespēja ieiet tātad Syncme.lv un veikt sava uzņēmuma pārbaudi. Jums būs tur jāievada informācija, veids pārbaudi par savu uzņēmumu un attiecīgi tad iedos arī rezultātu. Un otrs ir šis insight tests. Tātad šeit arī ir links, kurā jūs ieiesiet. Un, lai veiktu testu, jums ir jānorāda savs mājaslapas domains. Noteikti pārbaudiet platformu, kur jūs atrodaties, to daudzumu savam uzņēmumam. Un, protams, ka arī tajā testā ir citi parametri, kas tiek mērīti, kurus jūs varēsiet arī apskatīties. Apkopojums. Tad izgājām cauri ļoti daudzām tēmām, ļoti daudziem jautājumiem, aspektiem, faktoriem. Ko tad mēs izskatījām? Mēs izgājām cauri, kas ir AI meklēšana. Un kādas ir tās nākotnes prognozes par tās attīstību. Tad mēs runājām par to, kādam ir jābūt jūsu uzņēmumam, un vai tas prasa papildus ieguldījumus. Tad noteikti arī pieskārāmies par tiem faktoriem, kas vispār ietekmē to, lai nonāktu AI meklēšanas rīkos, to redzeslokā. Un arī divus mūsu klientu piemērus, kur ar profilu optimizēšanu ir panākts labāka redzamība tieši AI meklēšanā. Un arī kā jūs paši varat pārbaudīt tās divas svarīgas AI meklēšanas tie divi testi, ar kuriem jūs varat paskatīties, kas notiek ar jūsu uzņēmumu attiecībā uz meklēšanu uz digitālo klātbūtni. Kādi ir tie nākamie soļi, uz ko es aicinātu? Es aicinātu uz to, ka jūs šobrīd pēc šodienas webināra pārdomājot, panalizējot, paskatoties, novērtējot to interesi. Paši priekš sevis, cik liela jums šobrīd ir tā interese tieši par šo, par AI meklēšanu, par jūsu uzņēmumu. Un, protams, ka ne tikai, jo vispār kopumā par digitālo klātbūtni, tas ir viens. Tad nākamais ir tas, jūs varēsiet caur diviem testiem paši paspēlēties, padarboties, bet es teiktu, ka labprāt inicējat tikšanos no savas puses, uzrunājat mūs, un mēs varam veikt padziļinātu auditu. Tieši kāds tad ir šobrīd jūsu uzņēmuma digitālās veselības tā diagnoze, tas stāvoklis, cik veselīgi jūs esat šobrīd, cik daudz jūs pamanat, cik atrod un tā tālāk. Protams, ir nākamais tas solis, kas ir svarīgi, kāda ir jūsu uzņēmuma. Vienalga, vai tas ir viena cilvēka uzņēmums vai 5 cilvēku uzņēmums, mazs, vidējs, liels, nav svarīgi. Tad apzināt, kādi ir jūsu uzņēmuma mērķi. Kādas ir tās jūsu vajadzības, kādas arī ir aktuālās problēmas. Arī par tām ir jārunā, lai varētu rast risinājumus. Kādi ir tie jūsu izaicinājumi, kādas ir jūsu vēlmes un ko jūs vēlaties tad realizēt caur šo digitālo klātbūtni. Un, protams, rezultātā tad kopā sadarbojamies, īstenojam plānu un sākam darbu pie digitālās klātbūtnes uzlabošanas ar konkrētām aktivitātēm, ar konkrētiem soļiem. Ko sagaidīt no šīs sadarbības? Tas ir tas mūžīgais jautājums, bet kāds tad būs tas ieguvums? Un tātad pirmais ir, kad būs detalizēta situācijas analīze. Jo vispār, lai kaut kur virzītos uz priekšu, jāsaprot, kāda ir realitāte, jāsaprot, kāda ir esošā situācija, un tikai tad mēs varam kaut kur iet. Tālāk mēs izveidojam to personalizēto stratēģiju tieši jūsu uzņēmumu. Kā es saku, nevis tur kaut kāds ūdens, nevis kaut kādas vispārīgas lietas, bet tāda personalizēta stratēģija tieši jūsu uzņēmumu. Nākamais solis - praktiski ieviešam dzīvē. Un, protams, ka tā ir regulāra uzraudzība, regulārs servis, regulāra komunikācija, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo mums, kā HS Marketingam, kurš vairāk kā 33 gadus tirgu, mums ir ļoti svarīgi tā jūsu biznesa izaugsme ilgtermiņā. Tāpēc mēs aicinām tikties, tāpēc mēs konsultējam, tāpēc mēs izglītojam, tāpēc mēs atbildam uz jautājumiem, un tā mēs veidojam to sadarbību. Un šis ceturksnis, šī gada ceturksnis ir tāds unikāls mēnesis ar to, kā manā vadībā tiks iestartēts jauns video tikšanās kanāls. Tas
Tā misija būs tāda, ka dažādos veidos, formos tiksimies caur video, izglītosim, turpināsim izglītot, turpināsim diskutēt, turpināsim runāt. Un, protams, kad arī tas otrs būs šīs video tikšanās, kur jau veidosim šos soļus, kur veidosim šīs stratēģijas, kur palīdzēsim jūsu biznesam augt ilgtermiņā. Nu ko, tas no manas puses šoreiz bija viss. Un es dodu vārdu Madarai. Wow, Ričard, paldies tev par šo lielisko webināru. Un, ja tev uzņēmēji šī tēma bija aktuāla, tad iesakam izmantot mūsu bezmaksas testa rīku un notestēt, kā tad īsti internetā izskatās tavs uzņēmums. Šobrīd čata sadaļā tiks ielīta saite, caur kuru jūs varēsiet pieteikties pie mūsu speciālistiem uz konsultāciju. Bet, ja jūs vēlaties personīgi pieteikties pie Ričarda, iesaku noskanēt QR kodu un nosūtīt uz e-pastu viņam savu aktuālo jautājumu. Tā kā liels paldies par veltīto laiku un uz drīz tikšanos!